Iedomājies, cik ļoti svarīgs ir tas tavs piedāvājums. Tas piedāvājums ir tas, ka, vienkārši, ja tu saki, iedomājies, LMT un TL2 pārdod iPhone, ja? Abi divi pārdod iPhone. No kura man pirkt? Es esmu bits klients, pieņemsim. Mhm. Tad kuram būs tur, kas ir kas ir cits problēmas, kuras klientam būs pirms viņš nopirks produktu un pēc tam, ko viņš viņu nopirks? Pieņemsim, ja nokrīt zemē un saplīst, ok, vai Mhm. piedāvājam viņiem papildus apdrošināšanu, uzdāvinam viņiem tur, nezinu, aizsargu stiklu, uzdāvinam viņiem keisu, uzdāvinam viņiem tur powerbanku, ja nu viņš iet pārgājienos un ja viņam gadījumā tur vajag vēl papildus enerģiju Jā. garākām dienām, iedodam viņam līdzi. Un tādā veidā tu to vienu to garlaicīgo produktu, kas ir tas iPhone, kurš abos divos veiklos ir pilnīgi identisks, tāpat kā tu Mhm. coach, ja? Neatšķiries no 15 citiem kočiem, ja tu saki, ka tev ir labākie coaching kursi. Tu vienkārši iedod papildus lietas, kur tev uztais atšķirīgi. Bet tas ir šajā gadījumā, tas ir brand voice, ko angliski teiktu. Tas ir tava zīmola, zīmola balss. Tā Nu, atšķirība. jā, tā kā tas, kā tu runā, tas, kā tu, tas būtu arī tas, ka tu esi, labi, mēs visi esam coachi, kur, pieņemsim, tu arī būtu, vienalga, coach, mentors, jā, un es arī, bet mēs abi divi dažādos veidos runājam. Runājam ar Jā, cilvēkiem dažādā veidā, mēs dažādi pasniedzam to savu mēsidžu, ārprāts, es esmu vienkārši anglicismā iekšā. jā. Es, mēs ar ChatGPT šodien taisījām visu kaut ko, un tāpēc man ir Jā. attaisnojumi. Nē, mēs tieši baigi forši viņam liku šodien tajā promptingā, baigi labo dabūju tam brand voiceam, rītīgi tādu kičīgu. Nu, jo es ieliku, lai viņš vienā veidā uzrakstu, un es pēc tam tā, baigi tā sausi un tā nekā tāds, tā kā nav, un uzrakstīja tajā, promptingā baigi forši tādu, kāda es rītīgi gribu to balsu, un baigi labu uztaisīju, angliski, protams. Jā. Un tieši tā, un es tā domāju, bāc, kāda atšķirība, jo reāli es varētu gan viens, gan otrs nozīmē vienu un to pašu. Es ņēmu tur par limitējušiem priekšstatiem, ja. Viens un tas pats it kā nozīme, bet pilnīgi izmainās, ja tu ieliec to brand voice, kad tur, pieņemsim, es esmu manifestation teacher, bet ar bišķiņu ar sarkasmu un ar tādu rebel attitude, ja, un uzreiz tāds cits izveidojas tas teksts, kā tu runā. Un tas ir tas arī, man liekas, ar ko tu arī apskaties, ja visas tās reklāmas, tad ok, visi runā šādi, visi stāsta, kas tur tikko bija, ja tu gribi būt tā sieviete, kura tur ir, uz kuru atskatās, un viens otrs trešais atzvēs posts, un tā, nē, tu negribi uz tā, kur atskatās. Jā, jā, jā. Tieši tā, jā. Un tas, ko tu tagad saki, tas brand voice, ja tas saucamais, lai tu atšķirtos, vai ne? Tu jau esi tas, kas atšķir to visu. Jā, Varbūt tās LMT un TL2 pārdod iPhone, un iPhone kā zīmols, vienkārši viņš neatšķirās nevienā, ne otrā, tur ne TL2, ne LMT, vai ne? Bet te papildus klāt nāk vienkārši tās lietas vai tās drošības sajūta, kuras varbūt tās nepērk, tur nezinu. Es, piemēram, nepirku iPhone, ja no kaut kāda lētākā interneta veikala, jo man nav garantijas, ka pēc tam es varēšu tur viņu salabot, aiznest, varbūt tās uz kaut kādām garantijām un tā tālāk. Es pērku no LMT, tāpēc, ka es uzticos viņu zīmolam. mm. Un tas ir par tādiem lielākiem zīmoliem runājot, bet par mazākiem, par to, ko tu saki. Zini, cik grūti ir dabūt, lai klients reāli ierunā, piemēram, kaut kādu video? Tā, ka vienkārši. Tu domā atsauksmes, vai Nē, arī, vai, pieņemsim, lielākā daļa tikko, ko tu skatījies reklāmas, ir jā. vienkārši viss slēpjas aiz kaut kādiem vizuāļiem, aiz kaut kādiem tekstiem, bet ļoti grūti ir dabūt to, ka, pieņemsim, mēs tagad taisītu reklāmas kampaņu, es tev montu pateiktu, kur ierunā šo tev ir piedāvājums, ja tur, piemēram, Mhm. tu gribi reklamēt retrītu, ja? Jā. Tu ielikt varbūt tās kādas pāris variantus, kuros tu ieliec bildes standartā, ko tu parasti liec, ja tur ir retrīts, tur Mhm. tādā un tādā datumā būs tāds un tāds. Bet tu ieliec arī video, kurā tu vienkārši izstāsti kaut ko to pašu, kas ir rakstīts tekstā. Čau, man sauc Monte, es Mhm. jau tik un tik reizes esmu, jau nezinu, 7, 10 reizes esmu taisījusi tur retrītus. Šoreiz gribu aicināt vienkārši šīs sievietes, kuras tur apraksta un vienkārši izstāsta galīgi īsi. Un tas ir tas, kas tev atšķirs, tāpēc, ka es vienkārši, es jau jutīšu tevi kā personību. Jā, 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 jā. Bet tas ir ritīgi grūti. Tā kā Jā. cilvēki, viņi vienkārši, viņiem bail ir lielāko daļu ir vispār grūti dabūt kameras priekšā, un tad vienkārši sanāk visu laiku mēģināt kaut kādā veidā
apiet ar kaut kādām ar tekstiem, ar vizuāļiem. Nu, nav vienkārši, Mhm. nu, tā kā nav tā daudz. Un tie klienti, ar kuriem es strādāju, kuriem es pasaku, kur tev scenārijus uzfilmē video, vienkārši tiem vienmēr ir labāk rezultāti tikai tāpēc, ka tur reāli ir cilvēks. Nu, tā kā, jo, Nu, jā, bet domājot arī, ja, tad, kad tu skrolē Instagram, nu, pie kā mēs apstājamies, mēs jau neapstājamies pie monotona kaut kāda teksta, pie kaut kā interesanta. Starp citu, pēdējais bija baigi inčīgais, tur tāda sieviete gados. Arī saģērbusies, nu, tā kā skolotāja, tāda, teiksim, uz jau, man liekas, uz vecmāmiņas, man liekas, ar bišķiņ pa cirmiem matiem. Un viņi stāstīja par to, kā atšķirās, nu, jaunieši mūsdienās ar digitālajām tehnoloģijām un kā mēs viņus uztveram. Un viņi tik interesanti, bet viņi tā lēnām galvenais runā. Vēl teksts šita te gāja, jo tāpēc, kad es bieži vien skatos uz mute. Un tad, ja kaut kas ir interesants, tāpēc man liekas ļoti svarīgi ir, tas ir pat ne par reklāmu, bet, ja tu lietas rīlus vai kaut ko, ka tev ir teksts blakus, jo es esmu no cilvēkiem, es nezinu, kā tu skaties ar skaņu vai tu skaties, nu, mute. Es skatos ar skaņu, bet es saprotu tevi, tāpēc, ka, ja gadījumā tu esi ārā kaut kur cilvēkos, es nezinu, Jā. kas sēž gaida rindā, es arī gribu skatīties bez skaņas, negribu, lai viss dzird, Jā, kā jā, jā, jā. es Nu, es arī skatos. bieži vien skatos, nu, skatos bez, tāpēc, ka es skatos kaut kur, nu, pa ceļam, varbūt, vai kaut Jā, kur, kur es esmu gaidu. Jā, tieši tā, es rindā, es rimči kā nestāvēšu rindā un neskatīšos uz skaļāko kaut kādu. Un īpaši, kad tiem rīliem baigi bieži ir kaut kādas tās negaidītās skaņas vai kaut kas, ko tu negaidīji, un tad tāds, nu, tā kā, jā, jā, un tad, nu, jā, viņai gāja tas teksts, un īstenībā es domāju, nu, par to viņš bija ļoti profesionāli uzfilmēts, kas man no sērijas, nu, tā kā es nebūtu no tādiem, kas tur, ai, tie profesionāli safilmētie, bet viņa tik skaisti runāja, un tā tēma bija pilnīgi, nu, tāda piesaistoša ar to, nu, kā digitālā laikmeta jaunieši atšķirās un kā vecāki cilvēki viņus nesaprot. Laikam kaut kas tāds es īsti neatceros, bet es pat nospiedu uz linku, aizgāju un es paskatījos, o, forši tur bija kaut kāda meistarklasa 20 eiro latviešu valodā tas bija. Un es tā, o, baigi forši, man tā tēma vienkārši tāds, kā viņi to pasniedz, mani ieintriģēja ritīgi. Un mm, varbūt tas bija arī nu, svaigs kaut kas droši vien tirgū, jo tas nebija rekur kaut kāds coachings vai kaut kāds, es nezinu, svara nomešanas, kaut kāds rituāls un kaut kas tāds. Tas bija pat tā tieši, oh, jā, protams, es gribētu saprast, kā vecmāmiņa mani saprot un kā es atkal, kā saviem vecākiem komunicēt par to, ka, nu, jo mēs esam tehnoloģija laikmets vairāk tur tā, nu, kaut kas ar to bija saistīts tā, o, super, forši, jā. ļoti laba reklāma. Nu, un šitais tieši arī, tad, kad, pieņemsim, ja cilvēkam saka, nu, uztaisam reklāmu, jā, uztaisam kampaņu, ar ko sākam, nav nekādas idejas. Nu, nezinu, ko. Jā, Tad ieiet vienkārši tajā pašā, tajā ēdas library, izskatās. Pieņemsim, tu izskaties, kas jau tagad ir. Un nav jau tā, ka tu baigi kaut ko nenormālu, unikālu pateiksi. Nu, kaut ko, ko neviens nekad nav pateicis. Wow, amazing, vai ne? Tu vienkārši paņemsi to, kas tev patīk, redzēsi to, kas strādā, un vienkārši uztaisīsi pa savam. Un tas pat tavam, tas, ko tu pieliec, tas jau ir tas, kas pārdod. Tas ir tas tavs, nu, tas, kā mēs runājam, ne tas tavs zīmols, tā tava unikalitāte, tas, kā tu atšķiries. Un tu vienkārši uztaisi savu remiksu no tā, kas jau eksistē. Bet klausies, man ir ideja, man ir biznesa ideja. Rekords, man nav pilnībā problēma runāt kameras priekšā. Principā, tu varētu piedāvāt manus pakalpojumus saviem klientiem, kuri negrib ierunāt. Es varu ierunāt, vai Jā, ne? jā, mierīgi. Tas jau, tu jau to dari. Jā, nu jā, nu tad, kad es Tu teici par influenceru. 50 eiro produktu, kur tev iedeva. Jā, Tieši tas pats. nu, es aizskaitīju apakaļ tos 50 eiro, jo es sapratu, no jēgas. Nu, labi, bet tev ir bieži citi produkti, Jā, jā, jā. Nē, nē. kuriem tu Nu, tas ir pastāsti. jātāds uz vairāk, bet tas būtu tāds, ka ritīgi, kad es to daru savā profilā, es to nodarbojos, bet šajā gadījumā tas būtu, pieņemsim, tu man atsūti tekstu, ko ierunāt, un es vienkārši ierunāju, un tev pēc tam iet, nu, tas tavs ēds. Jo tas Jā, ir, zin kā, tas ir īstenībā foršāk, jo tad, kad es eju ar savu zīmolu un, pieņemsim, omsam lapā lieku to iekšā, man ir citādāk tam nozīme. Tad es gribu daudzreiz vairāk naudas par to. jā, Tāpēc, ka tas ar manu visu, gan zīmolu, gan manu būtību. Ja es vienkārši aizēju to, nu, ierunāju tur tekstu, skatieties, šodien mums ir pievestas jaunās tulpes no Holandes, īpašā sarkanā tonija. Nu, tas ir tā kā whatever. Un jā. tāds. Ok. Nu, jā. Rekur tiem, kas klausās biznesa ideju, sākat piedāvāt. Maira, es esmu pirmā rindā, ja tev vajag. Jā, un starp citu, šito ten arī, piemēram, ārzemnieki, ja, kas, ja angliski grib, nu, Fiverrā ieejot, ja tur vienkārši, nu, ritīgi daudz ir tas saucamais, tas user-generated content, nu, kur tu vienkārši atrodi, un arī ir arī tādi, kas reāli profesionāli mājās vienkārši sēž, viņiem ir ritīgi stilīga studija,
Un viņi vienkārši ierunā Facebook reklāmas. Tu viņam aizsūti tekstu, Jā. tā kā tu teici, tu aizsūti tekstu, aizsūti produktu, viņi atver to produktu, apskatās to tekstu, uztais video, atsūta tev atpakaļ gatavu reklāmu, un tu vienkārši viņu liec iekšā un reklamē. Nu, tā kā arī par to var atrisināt, ja gadījumā negribās pašam iet kameras priekšā vai pašam nērti un tā tālāk. Nu, mazums tur, zin kā, ir jau visādi biznesi, un tas nenozīmē to, ka tam nav risinājums. Nu, to mēs, laikam, pie tā mēs esam nonākuši, kad vienkārši, ja tev pašam nērti, atrod kādu citu, kas stāvēs tajā kameras priekšā. Bet šis arī, man liekas, ir jāsaprot tam, kurš iet un grib strādāt ar kādu, tā kā ar tevi vai ar aģentūru, kad tas varbūt kaut kas tāds, ko tev tā aģentūra prasīs, un tev ir arī jābūt gatavam uz to. Nu, tad, kad, ok, es gribu pacelt savu biznesu nākamajā līmenī, es gribu šīs te maksas reklāmas laist, ja, un ar to, ka vienkārši man no Canvas kaut kāds pirmais tas te bezmaksas, viņš nedarbosies tik labi, kā tad, ja es ierakstīšu to video. Un Jā. te arī ir tas, ka, piemēram, labi, tu vari ierakstīt video, un tu vari ierakstīt reāli sūdīgu video. Nu, tā kā, nu, rītīgi slikta gaisma, stostīties šausmīgi,